Tad, kad cilvēki sāk vairāk interesēties par savu iekšējo pasauli, visur sāk parādīties šī frāze. Ir ar sevi jāstrādā, iekšējais darbs, darbs ar sevi un tā tālāk. Un ļoti daudz cilvēku nesaprot, ko tas vispār nozīmē. Sevišķi vēl ņemot vērā to, ka lielai daļai no mums vārds darbs vispār asociējas ar kaut ko, ko negribas darīt, smagu, apnicīgu, nepatīkamu, nav nekāda prieka, nav nekāda labuma un tā tālāk. Un es jau tāpat visu laiku strādāju, un tagad man vēl brīvajā laikā atkal jāstrādā ar sevi. Tāpēc šajā video īsumā par to, ko es saprotu ar strādāšanu ar sevi. Manuprāt, pats sākums darbam ar sevi sākas ar jautājumiem, ar vispār vēlmi zināt un būšanu zinkārīgam pašam par sevi. Kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu? Kāpēc es rīkojos tieši šādi? Kāpēc man ir tādi uzskati? Un, manuprāt, šī zinkārīga nāk no tādas nērtas vietas sevi iekšā, sajūtas, ka kaut kas nav, es tikai nezinu kas, un es beidzot gribu zināt. Darbs ar sevi paredz saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, zināt, kā ar pētot gan savu apziņu, gan zemapziņu. Darbs ar sevi paredz arī, zinām, drosmi. Cilvēks, kurš patiešām nolēms strādāt ar sevi, ar šo lēmumu ir nolēms arī pieaugt. Fundamentālā līmenī uzņemties atbildību par savu dzīvi un saprast, ka viss ir maināms. Tam, kā bija bērnībā, tam, kā dzīvojām un domājām iepriekš, un arī kā mūsu vecāki un iepriekšējās paaudzes dzīvoja, tam nav jābūt kā dzīmogam vai kaut kādam krustam, ko tagad gribot, negribot, visu mūžu ir jānes un viss. Darbs ar sevi paredz to, ka mēs varam un spējam izkāpt no visādām lietām, kas mums vairs nekalpo. Bet tā drošsirdība ir vajadzīga, lai saņemtos paskatīties uz nērto, uz neglīto, uz sāpīgo, ko mēdz saukt arī par ēnu, un kas ir mūsu zemapziņas neapzinātā noliektā daļa, kas backgroundā turpina ietekmēt mūsu dzīvi, mums pašiem to nemaz neapzinoties. Darbs ar ēnu ir drusku izaicinājums, jo papildus lietām, ko vispār neapzinājies, nākas atzīt sev daudz ko, par ko pirms tam, varbūt sevi mānīja vai novērst uzmanību. Un tāpat, piemēram, pārstāt attaisnot sevi vai citus cilvēkus par to, kā bija. Un tā kā mēs šo slēpšanos no ēnas, protams, tik labi, tad tas ir iemesls, kāpēc ir vērts prasīt padomu un atbalstu cilvēkam no malas, lai tas darbs ar sevi patiešām sanāk produktīvs, nevis tikai ķeriņas pašam ar sevi, stāstot, es baigi strādāju ar sevi. Jo cilvēks ar pieredzi šajā jomā palīdzēs tikt iekšā dziļumā un diskomfortā, godīgi nospoguļos tavas tehnikas, kā neapzināti izvairies no iekšējiem procesiem un nodrošinās arī atbalstu un drošu telpu, kurā sevi piedzīvot. Darbs ar sevi ir tas, kas cilvēkam sniedz gan emocionālo, gan mentālo briedumu, tāpēc mans personīgais uzskats ir, ka cilvēki, kas neinteresējas par savu iekšējo pasauli un to, kā tā ļoti tiešā veidā ietekmē viņu dzīvi, šajā fiziskajā realitātē, līdz galam vēl nemaz nav pieaugušie, bet tikai bērni, pieauguši cilvēki metālītī. Tālāk, darbs ar sevi nozīmē emocijas un sajūtas, un daudz. Tāpēc, ja ir nolemts strādāt ar sevi, tas nozīmē, ka būs jāatļauj sev just, ar ko mums, praktiski visiem vai ir bijušas problēmas, jo viegli ir nolasām emocionālā neatvēršanās uz āru, uz apkārtējiem cilvēkiem, bet dažreiz ir tikpat grūti atvērties sevišķi par tām nērtajām vai sāpīgajām lietām. Un arī šeit dažreiz ir tāds ļoti interesants sevis mānīšanas moments, jo ir cilvēki, kas var viegli atzīt, ka emocijas nav viņu stiprā puse, bet ir diezgan daudz cilvēku, pārsvarā sieviešu, kas iet pa dzīvi sludinot, es esmu ļoti emocionāls cilvēks, man dzīvē ir ļoti daudz drāmas, es visu laiku esmu emocijās, lai arī tas, kas patiesībā notiek šajā cilvēkā, ir pastāvīga trauksmes sajūta un iekšēja ņemšanās par kaut ko, patiesībā līdz galam nekad neizjūtot emocijas.
Tas ir apmēram kā stāvēt pie mašīnas un runāt par to, kā jābrauc un vai man patīk vai nepatīk braukt un kur mēs tagad brauksim, vai mēs uzreiz brauksim, vai mēs vēlāk brauksim. Un tad apiet riņķi otrā pusē mašīnai un atkal ņemties par to braukšanu. Tā vietā, lai iesēstos mašīnā un aizbrauktu. Ir intensitāte, ir stress un ir arī ķermeniskās sajūtas, bet nav bijusi atļauja pa īstam sajust lietas. Un tieši tikpat viltīgi apčakars iekšējais darbojas arī cilvēkiem, kas strādā ar sevi, aktīvi domājot par savām traumām. Tiek uzrakstīts saraksts ar savām problēmām, un tad domāti cēloņi, un meklēti vainīgie, un tad ļoti daudz notiek visāda pašpalīdzības grāmatu lasīšana, lekciju klausīšanās, un ejam uz meistarklasēm, un analizējam, skaidrojam, piešķiram nozīmi, daram visu, pilnīgi visu, izņemot jušanu. Mēs izvairamies pilnībā no emocijām. Bet, diemžēl dziedinājums notiek tieši cauri jušanu, nevis domāšanu, kas atkal ir, kaut kāda tāda dansošana sev riņķī. Tas nav darbs ar sevi, vismaz pēc maniem standartiem. Un tā arī nav lieta, kas var sniegt kaut kādus ilgtermiņa rezultātus, jo līdz cēlonam jau neviens tā arī nenonāk. Ļoti svarīgs aspekts darbā ar sevi ir uzmanība. Tas prasa atrast un veltīt laiku sev. Bez nosacījumiem, bez nosodījuma, bez uzmanības novēršanas, patiešām būt ar sevi, iedziļināties un paturēt uzmanību sev arī brīžos, kad visvairāk gribas bēgt projām. Bieži nāks dzirdēt attaisnojumu, ka laika nav un es nevaru atrast. Un tā patiešām ir nopietna problēma mūsu pasaulē, kad laiks jau tā šķietami skrien ātrāk. Bet Dievs nav mazais bērns, un tāpēc mūsu ķermenis, kas ir ārkārtīgi gudrs mehānisms, mēdz, piemēram, saslimt. Un dažreiz tā, ka pamatīgi. Un tad nākas paņemt to pauzi, gribi vai negribi, un viņu var atrast. Un beidzot vairs nevar sev nepievērst uzmanību. Strādājot ar sevi, cilvēks apzināti atrod laiku sev. Nobremzēt, apsēsties, paelpot, apklust un beidzot sadzirdēt. Un visbeidzot darbs ar sevi nozīmē regularitāti. Dažreiz cilvēki aiziet uz vienu semināru vai vienu konsultāciju un nākamajā dienā skatās apkārt, kur ir manas pārmaiņas, kur ir mana jaunā satriecošā dzīve. Pēc procesiem parasti ir ļoti laba sajūta, ir atvieglojums, tas ir normāli un tā būtu jābūt, un tas kādu laiku uzkavējas, taču tas nav stāvoklis, kurā mēs atrodamies ilgstoši. Tā iekšējā vibrācija ir krietni pacelta, un tagad tā ir jānosēž, viņai ir jālīdzsvarojas, un ir jāturpina irdināt tie pārējie kunkulīši sevī. Labā ziņa ir tā, ka jo vairāk ir darīts, jo vieglāk tas kļūst. Bet, ja esi patiesi nolēmis strādāt ar sevi, tad tas prasīs laiku, un tas ir tikai normāli. Staigāt un runāt mēs arī neiemācījāmies vienā dienā, un sēklas zemē arī neskapēc vienā dienā neuzdīkst. Dod sev laiku un atvēli sev laiku regulāri. Un es būšu tepat.